19. gada pašās beigās un 20. gada rudenī ļoti skaidri es rīt panorāmā pateicu, ka, manuprāt, ar kapitālo remontu ir ierauts otrā grāvī, un tas ir jālabo. Un šis nav par Latvijas banku, bet Latvijas bankai šie instrumenti, lai kaut ko mainītu, radās tikai 23. gadā, 2 iemeslu dēļ. Pirmkārt, FKTK tika pievienots Latvijas bankai. Ja. Otrakārt, beidzot bija finanšu ministrs, kas gribēja sadarboties un šīs lietas risināt. Iepriekšējam finanšu ministram ne kreditēšana, ne šādas lietas īsti neinteresēja. Ja. Mēs runājam par Jāni Reiru. Jā. Līdz ar to ar Ašrādenu kungu tiešām šī sadarbība bija absolūti jaunā līmenī, un mēs beidzot, kā centrālā banka, uzraugs un finanšu ministrija, un tajā laikā arī ekonomikas ministrija, varējām 23. gada sākumā nosēsties pie viena galda, izsaukt bankas un runāt vienā balsī. Pirms tam tas nebija iespējams. Ja? Tas ir viens punkts. Līdz ar to līdz 23. gadam Latvijas banka bija tā kā tas hokejists bez hokeja nūjas, ja, kas varēja slidot pa laukumu, stāstīt par lietām, bet iemest neko nevarēja, jo instrumentu nebija.